Viens no lieliem notikumiem, kas tuvojās, mums neizbēgami ir ļoti svarīgs notikums, kas ir ikgadējs notikums, un ikgadējs notikums jau 20 gadus, un tas ir mūzikas ierakstu gada balva, un šīs balvas organizatoru un pašu galveno cilvēku mēs arī uzaicinājām šovakar. Elita Milgrāve. Sagaidām ar aplausiem! Varam uzlikt, ne? Paldies! Ieņemiet. Paldies! Lūdzu, uz īstu brīdi atļauju paturēt. Tas nav pavisam. Nu, nē. Nopelni. Labi. Ko? Jā, nopelni. Tad es kaut ko iedziedājis, ierakstījis, izdevis? Jā. Es saprotu, ka tu varētu pretendēt uz koncertu ierakstu, jo tev ir, es šodien paskatījos YouTube'ā kaut kā 46 šī koncerta ieraksti. Mēs varējām pieteikties? Protams, lūdzu. Nu jā, elektroniskie ieraksti un tā. Nauri! Varējām sēdēt tur un gaidīt. Tai zālē. Es vienmēr gribēju sēdēt un gaidīt. Jā, bet tur, man liekas, ir vēl viena opcija prāta vētra, vai ne? Un ja tavā nominācijā prāta vētra var nepieteikties. Nē, nu jāpaskatās, kurā gadā viņi neizdod albumu. Tad piesakās, to ļoti daudz tā dara. Nākamgad piesakamies. Jāuzzvan tikai prāta vētras menedžmentam, jānoskaidro, vai viņi tiešām neizdod albumu. Tik tālu mēs tikām. Satraucošs brīdis. Kāds viņi tiešām tā stāv. Kā iet? Kā sokās vispār? Vispār jau baigi forši. Ja nebūtu sasituši šodien telefonu, vispār būtu baigi labi. Kāpēc? Nu vienkārši stāst, ļoti steidzos, nojoju un tad vēl. Uz cik tu nojo? Cilvēki bieži jauc, starp citu, ja jūs bieži kaut kur ejat un ir tāds, ka mati uzplana, tas nav vējš, tā Elita nojo. Uzmanieties no krītošiem telefoniem. Nojoji. Es klausījos mūziku paralēli un vienkārši tā austiņa, un tur man zvanīja, un tur bija jāiet un jābrauc, un tā gadījās. Es tev nenovēlu to. Telefons, tas zirneklītes saucamais, viss ekrāns. Fuj! Tu nojo tātad par cietu virsmu, es kā detektīvs secinu. Asfaltētiem celiņiem. Nu, tas jau bija nobeigums. Tā es par kāpām. Tas jau ir tā ātalpie, tas brīdis, kad tu palēni. Tad tiešām jautājums, uz cik tu gāji, viņš lēnējā brīdī izkrita. Kā man iet? Es pēdējās dienas, es biju rītīgi saaugstējies. Pirmo dienu bija tece pilnā. Ko tas nozīmē? Kad vienkārši... Tece? Jā, tece. Es domāju, no vārda tec, kas ir... Elektrības sadalas tīkla. Nē, man liekas, ka es varētu ražot elektrību. Ja tur ieliek mazas slūžas, es varētu lādēt telefonu. Vai pulksteni. Tā ir laba ideja. Vai tu gaidīji tik inteliģentu sarunas sākumu? Par gada balvu, mūzikas ierakstu balvu. Es ļoti gatavojos šai sarunai, jā. Šī bija neparedzamā vieta, bet pie balvas 20 gadi. Oho. Kas notika? Tas ir muļķīgs jautājums. Kāpēc 20 gadus? Jā, 98. gadā bija pirmais, un varbūt mēs pamēģinām apstīties, kas tur ir mainījies. Līdz ar to saprotam, mēs aptuveni nojošam, es domāju, ka visi ir redzējuši, kāds izskatās tagad mūsdienās, bet tur 96. gadā pirmā balva. Kāda viņa bija, ar ko viņa atšķīrās? Pirmā balva bija grūtā balva, tāpēc, ka man vajadzēja pārliecināt pārējās ierakstu kompānijas, jo mēs savulaik ar mikrofonu ierakstiem, mikrofons bija mikrofona aptāja, pēc tam bija tādi pārējais posms, bija mikrofona gada balva, un es visu laiku staigāju, cik tajā laikā vispār industrija bija, nebija jau tur tāda baigi, tur nezinu kas, tur kasetes un lentes un tirgi un viss pārējais, tur vēl ar to industrija bija tā kā bija. Viss pirātismu lietas un viss pārējais, bet es mēģināju pārliecināt, tur Gailīts G, Kadiķis, L&M ieraksti. Tas ir ierakstu kompānijas, ko tu sauc, jā, SVH. Jā, zinu. SVH, L&M ieraksti, Latvijas Rādio kādreiz arī izdevu.
Un es mēģināju viņus pārliecināt, ka vajadzētu varbūt sanākt kopā un visiem tā kā izvērtēt, ko tad gada laikā esam ierakstījuši un apbalvot foršākos ierakstus, tā kā to dara pasaulē. Ir Grammy balva, kur katru gadu notiek, un, kas ir ļoti, ļoti svarīgi visā pasaulē, ko visi respektē. Un es zināju arī, ka citās valstīs ir vietējās mūzikas balvas un saucamie Music Awards. Jā, un, mēģināju pārliecināt, un tas nebija viegli, jo visiem likās, ka, varbūt mēs kopā sanāksim, bet visas balvas saņems tikai mikrofons. Jā, un lai tā nebūtu, es skatījos to nominantu sarakstu. Jā, un lai tā nebūtu, bija viens noteikums. Mēs gribam pasniegt balvas saviem māksliniekiem, katrs saviem. Un tad bija tā, ka bija Kadiķa balva, tad bija Latvijas radio balva, bija SHL un ieraksts. Katrs tur sniedz savam vai tur komerciāli veiksmīgākajam vai labākajam, kurš tur izdomāja tajā virsrakstā. Un tas bija tas veids, kā es viņus pārliecināju, ka, tā kā viņi šo te realizēja, pēc tam nākošajā gadā jau sanācām kopā, mēs katrs tur savā dārziņā kaut ko dalam un īsti nav salīdzināms tās lietas. Un tad jau 97. izveidojās nominācijas, un tad bija tā, ka drīkstēja, arī vērtēja pašas ierakstu kompānijas, bija izvirzīti cilvēki, tikai nedrīkstēja vērtēt savējo ierakstu. Eirovīzijas tāds kājiens, ka savējos nevar apmēram, jā, kaut kas uz to pusi. Un tad jau 98. 99. jau bija neatkarīga žūrija, un mums bija nolikums un vispārējais, un tā kā viss tā lieta aizgāja, bet pirmais gads bija tāds, jā. Bet, ko es iedomājos, ka skatoties tos video no 98. gada? Jā, jo man liekas, tā distance 20 gadi ir pietiekami interesanti. Ja mēs redzam, kādi cilvēki izskatās un mākslinieki tajā laikā un ko spēlē un kāda viss tā... Vispār tas notika toreiz Latvijas televīzijas studijā. Viss notika uz pilnu 100% ierakstu. Uz foni? Uz foni, jā. Jā, to varēja redzēt dažos video. Mums gāja smagi. Ka daži nevisai labi dzied uz foni. Daudzus gadus, kamēr pārliecināja, kad vajag dzīvajā un kad varēja arī nodrošināt šo te... Uz foni labāk ir pa manam. Tieši kas tur labāk? Glītāk skan vienmēr. Un ņirdzīgi ir tās vietas, ka netrāpa. Nē, bija no sākuma, visi saprotāja televīzijas šovs, bet paši mākslinieki sāka justies tā kā, kad nav īsti forši un pagāja kaut kādu laiks, kad vispār sāka jau tā kā, paši smieties par sevi. Principā ir jādzied, nezinu, es tevi mīlu, tur tā vietā viņš saka, es tevi nemīlu. Es tā mīlu, ja? Vai nerunājot par to, ka neatcerās vārdus un tam līdzīgi. Tā kā, tad ir jātur vienkārši miķis tuvāk. Jā, arī tāda metode ir, jā. Bet mēs daudz gadu gaitā pārliecinājām, ka visforšākais tomēr, lai arī varbūt neskan tik perfekti kā ierakstā, bet tomēr forši dzīvajā uzstāties. Tad mēs gājām to ceļu, ka vajag arī padomāt, lai tas priekšnesums atšķirtos tieši no tā, kas ir diskā, lai ir speciāli šim pasākumam gatavoti numuri un pirmatskaņojumi un varbūt kaut kādas neparastas aranžijas un tam līdzīgi tā, ka lai šis šovs būtu interesants. Tas ir labs runas vingrinājums. Lai šis šovs. Lai šis šovs atšķirtos. Jā. Izklausās, ka poliski bliežam. Lai šis šovs. Paņi, prošu paspart. Starp citu, cik sen tas ir tie 20 gadi atpakaļ? Mums ir lielisks video, mēs gribējām noskaidrot, cik sen, jo tas, ko es iesāku teikt, ka skatoties to video riktīgi liekas, tas ir gadsimtu atpakaļ, bet īstenībā tie 20 gadi nemaz tik tālu nav. Bet tas ir pagājušajā gadsimtā. Tas, jā, tādā ziņā precīzi, un es arī nezināju, ka es jau biju dzimis, jo, man liekas, 20 gadi man pašam vēl nav, bet es jau biju man jau bija 5 gadi. Nē, 3. Man ir pār 30, miniet, cik man ir. Brauc ar 8 km stundā no punkta A uz B. Un nenovecoju paralēli. Un mēs izsūtījām Ērika Palkaunieku ielās ar 3 no šiem video, lai viņš pajautā cilvēkiem, kas ir pa izpildītāju, un viņu prāt, kurā gadā tas tiek dziedāts. Un kā Ērikam gāja, to mēs apstīsimies tagad. Pum. Mūzikas ierakstu gada balvai Zelta mikrofons 20. Mēs visi zinām šī brīža Latvijas mūzikas grandus, bet kas klausītāju ausīm katarsē trīcēt lika pirms nieka 20 gadiem? Vai to vēl kāds atcerās? Iesim noskaidrot. Es gribētu, lai jūs paskatieties un pasakat, kas ir izpildītājs, kā sauc grupu vai dziedātāju un no kura gada tas varētu būt. Okay?
apšitā, ja? Nē, nezinu viņus, bet jautri viņam sanāk. Jā, forši gabals. Nav slikts, jā. Jā, un kurš gads? Jā, gads varbūt, kad man bija kādi 5 gadi, varbūt 90. kaut kādas. Tas ir tranzīts noteikti. Jā? Man tā liekas. Bet es neklausos latviešu mūziku. Jā? Jā. Kā jums liekas, kurš tas gads varētu būt? Nezinu, varbūt 90. 2000. Tranzīts. Rāvs Rubenis. Jums patīk, jā? Nē. Tranzīts? Tranzīts. Ir, jā? Visi pa tranzītu? Jā. Patīk tranzīts? Paklausīties vēlreiz. Savreiz jau. Kurš mīļākais gabals? Nevar būt balts. Jā? Kurš gads? Ne 90. kaut kāda. Rāvs Rubenis, ne? Jā, un kas pa grupu? Tranzīts. Jums patīk? Tā, agrāk jaunībā patīk. Jā, tagad vairs nē, jā? Aizgājuši uz komerciju, vai ne? Zini kā. Kurš gads? Es nepateikšu, kaut kādi 90. Nu, minam, kurš? Kaut kāds 95. Jūs tādu zina? Nē. Es ļoti maz interesējos Kurš? par jaunām grupām. Nu, šitā nav jauna, viņa diezgan veca vispār. Nē, es nezinu. Kurš gads? Pazies, es parādīšu šito te jūs noteikti zināsiet. Pagaid, Nezinu Nu, bet taču es neesmu neko parādījis vēl, apstieties. Šito jūs arī nezināt. Nu, jā. Nu, kas tad tas ir? Nu? Gaidu tevi, mana mīļā pelnu šī. Taču šonakt manā pilī Tas ir redzēts. visi logi gaiši spīd. Kurā vietā? Vai jums dziedājis kaut kur? Nu, nē, Kādā bet ballītē? viņš joprojām kaut kur ciet, vai arī nē. Nezinu, Jūs varat apspried uztaisīt? dzirdēt, cirkulīgi noteikti, bet Nā, cik nav. Jā. Nav Žoržs Siksna? Nav cik nav. tiešām? Jā. Nu, kas tad viņš ir? Nē, nu kas vēl var būt, ja nav Siksna? Edita, nezinu, ko vajadzētu zināt. Edita. Mūzikas eksperts. Es nezinu. Viktors Lapčēnoks, protams. Nu, nezinu, kaut kāds vecāks noteikti. Nezinu, 89. teikšu. Šitais, ja es nešaubos, viņu kaut kā Lapinskis, ne? Viktors Lapčēnoks. Patīk arī Viktors? Patīk, 80. kaut kādu. 80. gads, jā? Labi. Un reku vēl. Prāta vētra. Kurš gads? Kāds 92. 3. Kurš no šitiem labāk patīk visiem? Nu, prāta vētra, protams. Jā. Šito beidzot zinām. Aupers. Jā. Kas? Jā. Varbūt prāta vētra. To jūs sakat, ka neklausāties latviešu mūziku. Tā, Nu, tikai- come on. Kas Tikai tas prāta ir? vētra. Prāta vētra. Aha. Un kurš gads? - 1996. Prāta vētra. Nu šitos, protams, zinu. Prāta vētra arī. Ok. Visi par prāta vētru, jā? Renārs Kaupers, prāta vētra. 98. Līdz ar to mēs secinām, ka operatoram turpmāko dienu galvā visu laiku skanēs dziesma. Epis Baltānieks speciāli pusnakts šovam 7. ar Jānis Kutela. Paldies, Ērika!